Es esmu iepriekš domājis par uzņēmēju darbības uzsākšanu, jo ir bijis doma, ka vajadzētu strādāt kā savā labā, nevis pelnīt naudu citiem, bet sev. Tas ir viens aspekts, un otrkārt tādēļ, ka patiesībā ir radušās dzīvē problēmas arī atrast darbu. Un tas ir tāds papildus stimuls tam pirmajam. Es plānoju strādāt dizaina jomā. Es esmu grafiskā dizainere. Tad attiecīgi arī plānoju pelnīt naudiņu tajā jomā. Jā, nu uzņēmējs es neesmu. Par tādām lietām mācījies arī neesmu. Bet kāpēc neesmu? Rakstura mašu dēļ. Jo, nu, ja tu esi uzņēmējs, tev vajag bakstīt citus cilvēkus. Es neesmu pieredzi bakstīt citus cilvēkus. Ir bijušas domas, kā es mācos būvniecību, ir bijušas domas, ko varētu ražot, kas būtu noderīgs. Ka Latvijā ceļus remontē šausmīgi daudz, un es esmu redzējis, ka pāri visādām mazām upītēm katreiz taisa tiltu. Burtiski upīte 10 metri plata un tiltu taisa. Man bija tāda doma, ka varētu ražot rūpnīcā, piemēram, 10 metru garu tiltu. Atbrauc noliec, nevis tur mēnešiem betonē uz vietas par jaunu tādu. Vienmēr es domāju, ka neesmu uzņēmēja, tāpēc kā nauda nebija nekad mana mūža pirmā vieta. Un tagad ar gadiem manas vērtības neizmainījās tomēr. Ja? Bet tagad es atnācu pie tāda darba, kuru pati izdomāju, to mana ideja. Un viņa izveidojas, var teikt, kā sociālā uzņēmēja darbība. Uzņēmējs es neesmu, bet esmu ļoti dziļi tā uzņēmēja vidē, uzņēmēja darbībā, bet kā speciālists, kā augsta, nosacīta augsta līmeņa profesionāls. Tā mana sfēra, kur es darbojos, ir ļoti daudz balstīta uz zināšanām, uz pieredzi, tas ir konsultāciju bizness, kurā jauniem cilvēkiem uzreiz pēc augstskolas bez pieredzes, bez zināšanām vienkārši nav ko darīt. Un tad arī mana sajūta vienmēr ir bijusi, ka man nav uzņēmēja darbības gēna, bet es jūtu, ka tā pieredze krājās un ļoti iespējams pienāks brīdis, kad es jutīšu, kad ir pietiekami daudz spēka un spēju to darīt pašam, kā savu uzņēmumu dibināt, bet šobrīd noteikti tā ir tāda mācīšanās un pieredzes krāšanas fāze, kura nav iespējama mazā uzņēmumā ar pašu spēkiem. Esmu dzirdējis par dažādām apmācībām, taču es nezinu, vai tās ir valsts sniegtas. Cik es zinu, ir dažādas nodokļu atlaides vai maksu atlaides, lai uzsāktu šo uzņēmēju darbību. Taču tā informācija, cik es esmu viņu pētījusi, nav bijusi tāda ļoti pieejama. Vairāk es to esmu dzirdējis no citiem, kā piemēram, valsts iestāžu mājaslapās, kur es meklēju informāciju. Es neesmu tur neko tādu redzējis pagaidām. Mana tā nostāja ne tikai uzņēmēja darbības jomā, bet arī visās citās jomās ir, ka nebūtu jābūt īpašai attieksmei, kaut kā stimulējot, ja vien būtu nodrošināta pieejamība attiecīgajiem pat valsts institūcijām, vienkārši pieejamība, man liekas, ka tas jau ir pietiekami. Ir divas lietas – nodarbināt invalīdus, un otra lieta ir invalīdam sākt uzņēmēju darbību pašam. Es domāju, ka šīs lietas man šķiet būtu jāatdala. Vienā gadījumā valsts atbalsts noteikti ir vajadzīgs, otrā gadījumā man šķiet, ka tas ir mākslīgi radīts un kropļot kaut kādu godīgu konkurenci uzņēmēju darbības vidē. No vienas puses gribās teikt, ka attieksme jau, protams, kā pret visiem, taču
par cik tiešām varētu domāt, kad ir grūtāk atrast darbu cilvēkiem ar invaliditāti. Kaut gan atkal, no otras puses, kad man ir pazīstami cilvēki, kuriem nav invaliditāte, viņiem arī ir diezgan grūti atrast darbu. Bet varētu būt tā, ka cilvēki ar invaliditāti ir tāda specifiskāka grupa, kurai vajadzētu tad drīzāk palīdzēt. Jā. Protams, ir visi jauni uzņēmēji bez invaliditātes katru dienu iet un studē savus mērķus un pa jauniešu organizācijām meklē, kur dabūt pirmo kapitālu. Un es domāju, tāpat invalīdiem vajadzētu